Šogad pirmo gadu mēs esam lēmuši mainīt nominācijas nosaukumu no gada debija uz gada jaunais mākslinieks. Un kādēļ? Tādēļ, kā jūs nojaušat, šie mākslinieki, ko mēs iezīmējam kā trīnieku, kurus mēs nominējam, viņi varbūt, lai arī gados ir ļoti jauni, tomēr nav pirmo gadu uz koncertu skatuvēm. Tomēr tieši pagājušajā gadā viņu darbība ir īpaši izceļama, un man ir patiesi prieks viņu vārdus arī paziņot. Čēliste Gunta Ābele. Tātad čēliste Gunta Ābele ir talantīga, ļoti emocionāla mūziķe, un viņa šobrīd strādā orķestrī Kremerata Baltika. Viņa burtiski uzziedēja kamermūzikas programmā kopā ar pianisti Elīnu Bērtiņu, kas tika atskaņot Rīgā un Siguldā, un ar ārkārtīgi spēcīgu, emocionāli kaismīgu skatījumu piesaistīja uzmanību Roberta Šūmaņa čēla koncertā kopā ar orķestri, kur viņa piedalījās kā soliste. Jāsaka, ka Guntas Ābeles čēlu raksturo brīnišķīga, spēcīga, dziļa, noturīga skaņa, kas čēlam ir ārkārtīgi būtiski. Viņa ir liela meistara, un šķiet arī jebkuras tehniskās grūtības viņai ir ļoti viegli pārvarams. Var piebilst to, ka Gunta pārstāv mūziķu dinastiju, viņa ir beigusi Bāzeles mūzikas akadēmiju un studējusi pie tādām pasaules slavenām čēla spēles zvaigznēm kā Ivana Monighetti un Solga Betas. Mums patiešām ir spēcīga čēliste, viņa ir sevi lieliski pierādījusi, un mēs neapšaubām arī gaidīsim viņas tālākos sasniegumus un izaicinājumus. Otrs nomināns ir diriģents Jānis Liepiņš. Viņš ir jau pamanīts un ievērots agrāk, tomēr tieši aizvadītajā gadā viņam ir izdevies sasniegt augstākās mākslinieckās virsotnes savā mūziķa ceļā. Un pirmām kārtām viņš, protams, ļoti aktīvi strādā ar jauniešu kori Kamēra, un viņš turpina turēt Māra Sirmā pacēto kvalitātes latiņu, un viņam absolūti nav jābaidās no šāda salīdzinājuma, jo uzstādītie kritēriji korim ir tehniska perfekcija, izcils mūzikas frāzējums, īsteni kaislīgs, aizrautīgs un temperamentīgs skaņdarba lasījums. Viens no neaizmirstamiem Jāņa Liepiņa un kora Kamēra projektiem bija pasaules pirmatskaņojums amerikāņu komponista Džona Lutera Adamsa Svētā vēja dziedājumi tabakas fabrikā. Tur varējām izbaudīt vismalkākās mūzikas nianses, intonatīvās nianses, dinamiskās, gan arī teatrālu aktivitāti. Ļoti pārliecinoši viņš sevi pierādīja interpretējot Sergeja Prokofjeva pirmo simfoniju, jeb klasisko simfoniju, kas ir hrestomātisks darbs, to zina visi mūziķi, un jāsaka, ka viņš to izdarīja ārkārtīgi pārliecinoši, skaidri, spraigi un ļoti interesanti. Ar savu parādīšanos pie diriģenta pults viņš no jauna atmodināja Nacionālo simfonisko orķestri arī valsts svētku koncertos novembrī. Un kā trešo es saukšu koklētājs un etnomuzikoloģis Laimas Jansonis vārdu. Laimas darbs, spēle un veids, kā viņa muzicē, ir pamanīts nevien Latvijā, bet arī ārpus tās. Jāsaka, ka kokles tembrs un šī instrumenta pati konceptuālā tālākā attīstība ir svarīga ne tikai mūzikas nozarei, bet arī īpaši nozīmīga kā nacionālās kultūras un arī tādas vēsturiskās identitātes simbols. Jāsaka, ka Laime ir radījusi burtiski jaunu vilni kustību, kuras centrā ir pati kokles ideja, kokle kā aizraušanās, kokle kā dzīvesveids, kokle kā jauna, moderna cilvēka nacionālās piederības zīme. Viņu raksturo spīds, izaicinājums, darbīgums, brīvība un pat muzikāls daudzonīgums, kas raksturīgs gan akustiskās, gan arī elektroakustiskās kokles spēlē, ko arī viņa ir šeit attīstījusi Latvijā. Jāsaka, ka viņa izmanto ģitārspēles paņēmienus, improvizāciju un darbojas ar dažādiem žanriem, tos mijot un krustojot tautas mūzika, pasaules mūzika, klasiskā mūzika, džess un arī etnoroka elementi ieskanās viņas spēles veidā un paņēmienos. Manuprāt, Laimas radošai enerģētikai nevar pretoties neviens klausītājs.